Spilgts kostīms, bet nav saltēvs. Palīdz cilvēkiem, bet nestrādā uzticības tālrunī. Tas ir Rīgas Tradiņu universitātes medicīnas 5. kursa students Kārlis Mičulis, kas papildus mācībām strādā ātrajā palīdzībā. Mēs ierādāmies pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas, kur atrodas viens no neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu punktiem, lai vairāk uzzinātu par Kārli un viņa darbu. Reizēm pēc dežūras ir jāsteidzās uz skolu un sanāk nedaudz nokavēt. Ir, protams, arī tā, ka zināms nogurums ir. Pat arī jāiemācās ir ātri pieņemt lēmumus, ātri visu darīt. Un, saprotams ir tas, ka kļūdīties nedrīkst. Ja mēs kļūdamies ātrajā palīdzībā, tad tas bieži vien beidzās slikti. Lai raksturotu Kārli, mēs ieguvām vērtīgu informāciju no viņa paziņām. Manuprāt, Kārlis ir viennozīmīgi personība, tā teikt, ar lielo burtu P. Manā skatījumā ir līderis. Viņš vienmēr zina, ko viņš vēlās. Viņš arī ļoti daudz ko dara, lai to sasniegtu. Ir viedoklis par kaut ko, un viņš to prot arī argumentēt un arī pastāvēs par savu. Kārlis arī izrādīja brigādes punktu telpas un dalījās pieredzē. Grūti ir strādāt, mēs aizbraucam uz kādiem mazām, šaurām, netīrām vietām, kur reizēm nav elektrības, kur ir tums. Patīk tā sajūta, ka mēs kaut ko steidzam. Godīgi sakot, sajūta braucot ar sirēnām un ka visi brauc no ceļa malā, lai tikai mēs ātrāk varētu tikt, ir fantastiski. Pēc dežūras iesēžoties pašam pie stūres, arī gribās turpināt braukt tādā pašā veidā, kas, protams, varētu būt bīstami. Vienreiz, piemēram, mēs braucām uz izsaukumu, kur cilvēks garām braucot mašīnā bija domājis, ka cilvēkam ir kļuvis slikti un viņš ceļa malā guļ. Mēs aizbraucām uz turieni, izmeklējām visu to apkārtni, pazinājām tam cilvēkam vēlreiz, viņš pastāstīja precīzu vietu. Un visu, ko mēs tajā vietā atradām, bija liels akmens ceļa malā, ko, attiecīgi viņš bija noturējis par cilvēku. Viens cilvēkam nepieciešams, attiecīgi, arī jāveic visas injekcijas, man ir jāpalīdz transportējot, un, protams, tad, kad ir reanimācijas situācijas, tad ir cilvēki jāelpina, jāmasē, jādara viss iespējamais. Pirms sāku strādāt ātrajā palīdzībā, biju strādājis slimnīcā, un līdz ar to es zināju, ka medicīna ir tas, ko es gribu darīt. Kārlis ir cilvēks, kurš steidzas palīdzēt pat 3 naktī. Nepieciešamības gadījumā zvaniet 113.